Šeit mēs esam Jēkabpils novadā un var redzēt, kur mēs atrodamies Latvijā. Protams, lieliem un maziem, veciem un jauniem, mums tā ir Daugava. Jo 29 kilometru garumā mēs robežojamies ar šo skaisto Latvijas upi un svinam tai svētkus, bet katru pavasari mēs izbaudam arī tās varenumu plūdu laikā, kad aplūst 1/3 pagasta teritorijas. Un ceļu gar Daugavu mēs ar mašīnas nomainam pret laivām. Mums ir pārceltuve, un mēs ar šo prāmi varam pārcelties no Zemgales Latgalē, no Latgales Zemgalē. Ziemā šī vieta mums ir ledusceļš. Tur mēs braucam ar mašīnām. Mums ir mežs un tā bagātības, mums ir mednieki, mums ir ogotāji, sēņotāji, mums ir tie, kas ar to pelna naudu. Mums ir tie, kas šeit arī atpūšas. Mums ir daudzas skaistas vietas, un no viena no tādām ir šis plosnieku akmens, kas ir kā piemiņas zīme plosniekiem, kur te kādreiz ir bijusi krautuve. Mums vēl ir arī bagāta vēsture un vēstures liecības, un Latvija tā ir vēsture, un tas ir piemineklis represētajiem, un vispār 8 piemiņas vietas, skaistas vietas, kuras vērts atcerēties. Mēs lepojamies ar saviem dižgariem – Tadenava, Dunava un Rainis. Rainim šeit ir kārts šūpulis, un tas ir viņa saules pērklis. Ikvienam mūsu pusē Latvija tās ir mājas. Un mums ir Ines Zanderes dzejolis, ka mājas ir tā vieta, kur dzīvo vectēvs un vecmāmija. Ka mājas ir tā vieta, kur runcis ķēķī pie kājām pines. Un mājas ir tā vieta, kur dārzā bumbierēs strazdu būris. Mājas ir tā vieta, kam blakus dīķis un meža stūris. Un arī mūsējie negrib aizbraukt. Un Inese Zandere pa pusē ir mūsējā, jo viņai vasaras māja ir Daugavas krastā. Mums patīk vispār Latvijas sakoptā vide, un arī mums ir skaistas mājas un sētas. Mums ir ļoti aktīvi un radoši iedzīvotāji, kas organizē svētkus, kas piedalās svētkos un daudz šādu svētku. Mums ir latviskā dzīvesiņa, kad gan sievas, gan vīri piekop senos arodus, mums ir pinēji, mums ir radītājs, mums ir audējs, mums ir maizes cepēji, gan vīrieši, gan sievietes, mums ir sieras ējēji. Un mums ir arī 2 privātie muzeji, ar kuriem mēs varam iepazīstināt tik vienu ciemiņu Dunavā. Mums ir gan privātās senlietu un vēstures liecības, gan dabas veidojuma kolekcijas, kuras var apskatīt 2 privātos māju muzejos. Ko mēs varam dot Latvijai? Mēs domājam, ka mēs varam izglītoties, un šeit ir attēli no Soros fonda rīkotajiem semināriem. Šī projekta ietvaros, kad mācās gan lieli, gan mazi. Mēs katru rudeni ejam lāpu gājienā Lāčplēša dienā. Tas ir mūsu patriotisms. Mēs varam lepoties ar savu dzimto vietu un skaistajām, un arī tur Latvijas karte vienam izveidot akmens formā. Un mēs varam rūpēties par tīru apkārtni, un mēs varam saglabāt vecās un radīt jaunas tradīcijas, un mums jauna tradīcija ir traktoru šovs un mašīnu šovs, kas 2. gadu notika, lai iesaistītu arī stiprā dzimuma pārstāvus. Un paldies!